Zinību diena mums ir iesākusies ļoti priecīgi, jo mums šogad ir 2 pirmās, 2 otrās un 2 10. klases. Un pirmo reizi mums ir bijusi tikai pa vienai klasei no 1. līdz 12. Tas nozīmē, ka mums ir nākuši klāt ļoti daudz skolēnu. Un liels paldies vecākiem, kuri uztic savus bērnus mūsu skolai. Un īpaši prieks mums par 10. klasēm, jo mums 30 bērni ir 10. klasēs. Viena ir A klase ir eksaktā un B klase ir humanitārā. Un, protams, tas ir arī liels izaicinājums skolai. Uzreiz 50-60 jaunus skolēnus pieņemt. Mēs esam vairāk kā 300 skolēni tagad. Katrs ienes savas ekspektācijas, ienes arī savu pieredzi, savu dzīves skatījumu. Šobrīd esam pie Rīgas Katoļu ģimnāzijas, kur tikko noslēdzās svētā mise gada iesākumā un arī tāda īpaša svētība jauno mācību gadu iesākot. Un šī diena, tie ir svētki visā Latvijā. Šodien pat Rīgā transports ir par brīvu, jo sevišķi tie, kuri iesāk 1. klasi, tā ir tāda radikāla pārmaiņa viņu dzīvē. Viņi ir kaut kā nezināmā priekšā. Un es gribu griezties arī pie vecākiem, ka, dārgie vecāki, lūdzu, gādājiet, lai tiek izglītots ne tikai jūsu bērnu prāts, bet arī sirds. Jo pie tā mēs īpaši Rīgas Katoļu ģimnāzijā piestrādājam, lai dotu ne tikai konkurentspējīgu izglītību bērniem, bet lai viņi arī saņem šo iekšējo personības pārveidi, šo transformāciju, lai tiek pārveidota viņu vērtību skala, lai viņiem ir vērtību pamats, uz kura viņi pēc tam visu dzīvi varēs tā kā nostāties un izturēt visas dzīves vētras, kuru varu garantēt nevienam nepietrūks. Līdz ar to tas, ko mēs cenšamies dot, tas ir paralēli ar intelektuālo sagatavotību, arī personības briedumu, arī stipru pamatu zem kājām. Es pabeidzu šo skolu 24. gadā. Tagad es mācos Latvijas Universitātē, starptautiskā ekonomika, komercdiplomātija. Jo es saprotu, ka man patīk komunikācija, man patīk vadība un arī matemātika, kaut kas tam līdzīgs. Es ļoti labi apkopoju visu un ar starptautisku aspektu. Es šo skolu pabeidzu pirms 2 gadiem 22. gadā un turpinu mācīties Liepājas universitātē jaunajos medijos. Un tos izvēlējos tāpēc, ka šeit bija novirziens audiovizuāla komunikācija, kas mani interesē.